Ja vēlies savu profesionālo karjeru saistīt ar cilvēkiem, zināšanām un reālu ietekmi uz dzīvi, ja meklē darbu, kurā svarīgas ir gan prasmes, gan attieksme, tad izvēlies māzinības, jo tā ir vairāk nekā tikai profesija. Tā ir stabils pamats karjerai veselības aprūpē Latvijā. Māsa ir ne tikai viena no svarīgākajām, māsa ir pamata veselības aprūpes sistēma, un tāpēc mēs pieņēmam daudz ministra kabineta grozījumi, lai stiprinātu māsu funkciju un darbu, un pēc tam prestīžu. Profesijas prestīžu augt, tas nozīmē, ka viņa var dabūt vēl labāk pozīcijas nākotnē. Neviena ambulatorā vai stacionārā ārstniecības iestāde nevar darboties bez māsām. Viņu uzdevums nav tikai rūpēties par pacientu labsajūtu. Māsas aktīvi piedalās ārstēšanās procesa organizēšanā, koordinē ārsta nozīmēto aprūpi un seko līdzi pacienta stāvokļa dinamikai. Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīca ir lielākā slimnīca Latvijā. Šobrīd mēs veidojam jaunu konceptu, mēs runājam par māsu vadītu slimnīcu. Mēs esam tie, kas nodrošinām prakses vietu studentiem, un mums ļoti vajadzīgas ir māsas. Es arī aicinu studējošos izvēlēties. Šī ir nākotnes profesija, un līdz ar to Latvijas universitāte noteikti viennozīmīgi var iedot vislabāko zināšanu klāstu, teorētisko bāzi, bet mums jāveido viennozīmīga sadarbība tieši, lai veidot šīs praktiskās iemaņas. Protams, tas ir tas, kas ir Latvijas universitātes labā lieta, ir tieši šī sadarbība. Ir sadarbība ar slimnīcām, un tur jau ir tas stāsts par to, ka mēs jau paši esam arī gan universitātes darbinieki, universitātes pasniedzēji un paši arī ārsti. Un, protams, ka mēs ļoti cenšamies maksimāli, bet mums jācenšas vēl vairāk, bet mēs jau darām to maksimāli iesaistīt māsas mūsu ikdienas darbā. Te jūs redzat, neviena operācija nevar notikt īsti bez labām operāciju māsām, bet tas jau nav tikai par operāciju māsām, tas ir aprūpas māsas arī. Tādēļ es ļoti aicinu jaunas meitenes, arī jaunas puikas vai zēnas un tā tālāk pievērsties šai profesijai, kas tiešām daudz prasa, bet ļoti daudz dod. Mainās ne tikai tehnoloģijas un ārstēšanas pieejas, mainās arī tas, kas tiek sagaidīts no māsas. Šobrīd es gribētu teikt, viņi ir tikai tādā pumpuru līmenī. Tas zieds izplauks vēl vēlākā laikā, jo šobrīd mēs esam tieši izglītības sistēmā ielikuši to pamatu, to iespēju, ka māsas profesija var daudzveidoties. Un tātad māsa šobrīd ir bakalaura izglītībā, māsai šobrīd ir akadēmiskā maģistra iespējas, tātad faktiski tās jomas, gan kur viņa varēs darboties, gan arī augt tieši izglītības ziņā ir milzīgs. Un mūsu māsas arī pieprasītas ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas noteikti, jo viņas ir ļoti izglītotas. Viņas ir daudzpusīgas, un tas ir tas, ko arī veselības aprūpe sagaida no mūsu māsām. Mācību process veidots tā, lai studenti jau studiju laikā attīstītu gan praktiskās iemaņas, gan spēju domāt plašāk, sadarboties, risināt un ieviest. Māziņu programmā es novērtēju to, ka ir plašas izaugsmes iespējas, ir iespēja veidot profesionālo karjeru veselības aprūpes iestādēs, gan arī akadēmisko karjeru nodarbojoties tālāk ar pētniecību. Šobrīd es jau mācos maģistra studiju programmā. Praktiski es strādāju arī slimnīcā, strādāju ar pacientiem, kuri ir nokļuvuši dzīvībai bīstamā stāvoklī, kur ir ļoti svarīgi ātri un precīzi veikt savas darbības, un šīs darbības es arī iemācījos universitātē, algoritmus un spēju tos praktiski pielietot arī savā profesionālajā darbībā. Lai kļūtu par profesionālu māsu, nepieciešams stabils izglītības pamats. Latvijas universitātes māzinību programma piedāvā mūsdienīgu uz praksi orientētu apmācību. Studiju programmas māzinības galvenā vērtība ir tās cilvēki. Tie ir mūsu studenti un tie ir mūsu docētāji. Bet, ja runājam par studiju programmas mērķi, tad faktiski mēs sagatavojam profesionālas māsas pacientu aprūpei, aprūpes darba vadīšanai, pacientu izglītošanai un pacientu profilaksei. Tajā skaitā gan praksei, gan zinātnei. Māzinību programmā ir akreditēta 2022. gadā. Studiju programmā ir teorētiskie kursi un praktiskā daļa.
Teorētiskie kursi ir apmēram 50% un tikpat daudz ir prakse. Mācību materiāla tehniskā bāze ir mūsdienīga un uz studenta labbūtību orientēta. Studiju programmā māznības viena no stiprajām pusēm nenoliedzami ir mūsu materiāla tehniskais nodrošinājums, un tā ir datorsiena. Šeit studentiem dienas mācību procesā ir iespējams izņemt un izmantot universitātes datorus. Tā kā beidzās nodarbības, tad viņi var atlikt atpakaļ un doties savās darba gaitās. Arī biblioteka ietver unikālus uz profesiju orientētus materiālus, kas pieejami brīvi mācību korpusa pirmajā stāvā. Un studentiem ir iespēja izmantot biblioteku 24/7. Tātad arī šī ir viena no jaunākajām grāmatām aprūpas diagnozes, kur ir izdot sadarbībā ar Latvijas māsu asociāciju, jo tomēr tas profesionālā roka mums ir visu laiku blakus. Un studiju programmā māznības ir iespējams arī izmantot anatomiskos preparātus no bibliotekas paņemot, un studenti ļoti plaši to arī izmanto un mācās. Latvijas Universitātes māzinību programma sagatavos zinošus speciālistus. Pievienojies nākotnes veselības aprūpes profesionāļiem, studē māzinības. Katram ir savs stāsts, veidot to kopā ar Latvijas Universitāti. Studē Latvijā lielākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. LU studentu izvēle numur 1. Uzzini vairāk, gribu studēt LV.